Viktor, Jā. kas ir kompakt lamināts un kur to izmanto? Jā, kompaktu laminātu pārsvarā izmanto virtuves, varbūt ne tikai virtuves darba virsmām. Tas materiāls izskatās šādi. Tu vari pieiet tuvāk, paskatīties. Viņš ir diezgan plāns. Parasti materiāla biezums ir 12 mm, tas, ko izmanto darba virsmām. Ir arī līdzīgs materiāls, ko izmanto sienas paneļiem. Tur biezums ir 4 vai 6 mm. Pēdējā laikā viņš kļūst diezgan populārs, tā kā daudz viņu piedāvā, tirgotāji viņu bīda tirgu ļoti aktīvi, un arvien vairāk klienti par šo materiālu interesējas. Kāds viņam ir labums? Viņš ir pilnībā ūdens noturīgs, tā kā viņš nebaidās no ūdens. Tu vari izgriezt caurumu, likt pabūvējumu izlietni, kā mēs jau vienā video rādījām. Bet jārēķinās ar to, ka ar šo materiālu nav viss tik gludi. Tā kā tur ir diezgan sarežģīta apstrādes un montāžas tehnoloģija, ko ir jāievēro. Materiāls ir stipri lētāks par akmeni, bet pieliekot klāt visas tos montāžas un apstrādes lietas, tas jau padara to materiālu būt netik lētu. Bet kopumā materiāls ir labs, manuprāt, nelielām virtuvēm. Ja tev ir milzīga privātmājas virtuvē, kas ir, nezinu, tur U-veidā, tad es šo materiālu neieteiktu. Kad tu paskaties uz to materiālu nelielā gabalā, liekas, ka viņš ir super ciets. Bet, kad tu paņem veselu loksni, tu redzi, ka viņš ir tāds diezgan staigājošs un elastīgs. Un tam ir savas sekas. Pieņemsim, ja tu gribi salai uztaisīt pārkari, tad tā virsma viņa būs tāda diezgan mīksta. Pa lielam viņai apakšā būtu jāpieliek kaut kāds papildus materiāls, kas dotu viņam papildus cietību. Un svarīgi pieminēt, ka šī nav plasmasa. Daudziem liekas, ka tā ir kaut kāda plasmasa, bet īstenībā tas ir papīrs, kas ir piesūcināts ar epoksīdu. Es varu kļūdīties, bet tā tehnoloģija ir apmēram šāda, tā nav nekāda plasmasa. Kā ar krāsām? Krāsas vispār tie apdares varianti ir daudz, runājot par pārklājumu, bet tāda svarīga lieta ir tāda, ka tā pamatnē viņa pārsvarā ir vai nu melna, vai nu balta. Tu redzi, ka atsevišķiem dekoriem viņa varbūt vēl kaut kāda krasaina, bet tas ir retāk. Parasti tev jārēķinās ar to, jo īpaši, ja tu ņem tādus lētākus dekorus, ka tev būs tāda melna strīpa, kas varbūt arī kā akcents, bet vienkārši, ja tu neplāno kaut kāds melnus akcentus savā virtuvē, tad tā melna strīpa tur jebkurā gadījumā būs. Cik bieži tavi klienti pasūta tādu? Ne tik bieži, jo es jau cik stāstīju, ka mēs koncentrējamies vairāk, mēs liekam akmeni tomēr, bet tagad mums ir diezgan liels objekts, kur 60 virtuves, visas būs ar to kompaktu laminātu. Kur pieteikties? Kur pieteikties virsmai? Jā. Ienes mūsu mājaslapā olivumēbles.lv vai zvani man pa taisno.